Labdien visiem! Labdien 3. ģimnāzijā kā vienā no Rīgas līdzmaksāta pilota projekta iniciatīvas grupā, bet es uzreiz pamāju šajā pasākumā labdien arī kolēģiem Balvu novadā, labdien kolēģiem Aizkraukles novadā un labdien kolēģiem arī Jūrmālas valsts pilsētā, tā pareizi ir teikt. Ja? Es visus nosaucu, rīdzinieki ir visi tā. Man liekas, ka mēs visi kopā šodien sapratīsim, vai mēs tēlojam, ka esam kaut kādi savādāki, vai mums sen jau to vajadzēja izdarīt, kas ir tik dabiski kā augšanas dažādi procesi un tik dabiski kā higienas preces, kuras ir pieejamas dienās, kad ir dabiski fizioloģiski procesi. Un tas, ka šeit 3. ģimnāzijā tas ir jau izvietots, kā, proti, higienas preces pieejams, sanāk meiteņu toaletēs pārsvarā, bet arī par to varam parunāt. Varbūt, ka tā nav vienīgā vieta, vai varbūt tur ir kaut kāds sadales pareizais scenārijs. Bet vēl mums ir jānosvin tādā ziņā, ka paldies, Inete, tev, kas kā tāda namamāte mūs ir savākusi kopā arī, tāpēc, ka tu uzņēmies šo kā pilotprojektu ieviest valstī, un pilotprojektu vairākas dažādās arī pašvaldībās, dažādi līmeņi arī pilsētās, kuras citreiz ir arī pašas rocīgas, kā redzams, Rīga ir palaidusi savu pilotprojektu. Valsts kopā šobrīd skatās, lai kaut ko tādu kā pilnīgi normālu lietu ieviestu arī faktiski jau no izdosies no 1. janvāra, ja tu tagad sakrustot pirksts un teikt jau no 1. septembra. Ja mēs visiem ukraiņu bērniem, kas te ir 8000, sakam, tev jāiet skolā Latvijā un varbūt paralēli arī Ukrainā, tad kāpēc mēs nevaram saviem bērniem teikt, no 1. septembra, tā kā, protams, teikt un arī līdzmaksāt. Par to mēs arī varam parunāt. Inete, kāpēc tu izlēmi uzņemties šo kā pilotprojektu, kā iniciatīvu, un kāpēc jau tas liekas tāds sabiedrības, normālības? Tas pat nav brieduma jautājums, vai ne tā? Ņem mikrofonu rokās, un kāpēc tavai nevalstiskajai organizācijai šis ir svarīgs tāds iniciatīva? Jā, paldies. Vai mani dzird? Jā, paldies. Vispirms, Ants, paldies, ka tu man uzrunā un saki, ka tā ir mana iniciatīva, bet es gribu teikt, ka es esmu tikai aizbērga redzamā daļa. Un tāpēc es gribētu uzlikt mūsu slaidus, ja var. Es ātri iepazīstināšu ar to garo vēsturi, varbūt, jo pirmkārt, Sieviešu sadarbības tīklā šobrīd jau ir 47 dalību organizācijas, kas ir daudzas ļoti lielas un ļoti stipras, un mēs varējām šo te iniciatīvu, kas ir otrā mūsu kolektīvā iesnieguma iniciatīva, jo pirmā bija krūts rekonstrukcijas bezmaksas sievietēm pēc krūts vēža, un šī ir otrā, un šo mēs tāda liela projekta ietvaros varējām īstenot, un to atbalstīja aktīvo iedzīvotāju fonds. Un šeit mēs sadarbojāmies gan mūsu valde, gan padomnieces, un šeit ir mūsu padomniece Evija Mirķa šodien klāt. Mūsu iniciatīvu atbalstīja arī bijusi izglītības ministra Anita Mužniece. Un tā kā tas, kas mums notika vairāk gadu garumā, ka mēs definējām tās vajadzības, jo mums zvanīja un prasīja, kā rīkoties, ko darīt tādā situācijā. Nav pieejams meitenēm sarkanais krusts, dāla paketes, kaut kādās skolās ir meiteņu pasākumi. Tad mums bija diskusijas gan Labklājības ministrijā dzimuma līdztiesības komitejā, gan arī Saeimas nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijā, kas kopā rezultējās ar mūsu iesniegumu, kuru 2 nedēļu laikā parakstīja 12,000 iedzīvotāji. Mēs viņu iesniedzām Saeimā ar 10,000 iedzīvotājiem, un tad tas nākamais bija iniciatīvas aizstāvēšana iesnieguma mandātu komisijā, un es gribu teikt paldies mēdījiem, kas ļoti atsaucīgi piedalījās un šo visu atbalstīja un veicināja un virzīja, un bija tie garaiņi, kas veicināja vārīšanos un jaunu iniciatīvu rašanos, jo mēs paši nevarētu sasniegt visu Latviju. Tad bija darbs kopā ar Labklājības ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu, lai izpētītu un aprēķinātu tātad dažādās vajadzības. Saeimas darba un sociālo lietu komiteju uzdeva ministrijām noskaidrot visu un koordinēt, un te mēs esam, jo starp
Izglītības ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija, nu, mums izveidojās tāda situācija, ka mums ir mūsu čempions, atļaujiet mums tā saukt, ka Labklājības ministrs Saeimā uzņēmās šo te atbildību, šo visu ministriju vārdā, kas visas bija interesētas un atbalstošas virzīt šo institīvu tātad uz finanšu ministriju. Un, protams, mums ir čempionis, tās ir mūsu Saeimas deputātis pār visām partijām, bet arī vīrieši. Un vēl vairāk, kad mēs vērsāmies pie mūsu sadarbības partneri Latvijas pašvaldības savienības, ja, tad mēs izvēlējāmies, vai es aizmirstu par slaidiem pavisam. Šeit ir, es uzrakstīju šo institīvas aprakstu, protams, ja, jo mēs gribam teikt to, ka higienas preces ir mācību procesa sastāvdaļa. Lai meitenēm būtu higienas preces, lai viņas var piedalīties visos pasākumos. Un mēs šodien runāsim par izglītības iestādēm, bet man arī ir vēl, kā saka, viena roka aiz muguras, jo mums ir arī plāns attiecībā uz trūcīgām ģimenēm, kā mēs risināsim šo jautājumu, un par to mēs pēc pilotu projekta beigām kopīgi runāsim. Un šeit es gribēju vērst jūsu uzmanību, ka ir dažādi pētījumi, ir dažādi ražotāju pētījumi, ir dažādas starptautisko organizāciju veiktas izpētes, bet es gribu atsaukties uz mūsu pašu jaunajām dakterēm, kuras arī nāca pie mums šīs iniciatīvas sagatavošanas laikā un prezentē šīs lietas, un es gribu teikt, ka jums noteikti, es ceru, ir saredzami šie divi dati, jo es gribu vērst uzmanību un sāsināt uzmanību uz to, ka lielākā daļa meiteņu ir jutušas gan kaunu, gan nērtību no tā, ka viņām šīs preces nav pieejamas, un arī izmantojušas citas lietas aizvietotājs kā toaletes papīru. Un tas ir kaut kas, ko mēs domājam mūsu sabiedrībā, mēs vairs nevēlamies. Nu, un atgriežoties tātad pie šie viņu pētījuma, tad mums jāsāk runāt ar meitenēm kopš 9 gadu vecuma. Pilotu projektā mēs pilotējam no 11 gadu vecuma, jo tas ir tas vidējais laiks, kad sākas menstruācijas, ka mēs redzējām, un to mēs ar šo pilotu gribam pārvarēt, ka katrā skolā ir dažādas pieejas pilnīgi atšķirīgas, un ka mēs gribam palīdzēt meitenēm. Vai? Es par ātri varbūt, bet es atgriezīšos pie šī slaida, jo ko es gribēju teikt. Vispirms, tad, kad mēs Saeimā sapratām, ka aprēķini vien nepalīdz, ka ir jābūt datiem, un šodien ar mums dalīsies arī mūsu sadarbības partneri, tad viena no lietām bija, ka mēs vērsāmies pie ražotājiem, un mums bija ārkārtīgi atsaucīgs OB tamponu ražotājs un Libres pakešu ražotāji. Mēs varējām saņemt no viņiem šo atbalstu, kāpēc šobrīd Aizkraukles novadā un Balvu novadā ir šīs preces jau piegādātas, kāpēc mēs vēlējāmies pilotēt divas dažādas preces, nevis tikai viena veida. Ir tas, ka meitenēm ir atšķirīgas vajadzības un dažās situācijās, piemēram, sporta stundā varbūt kādiem produktiem ir lielāka priekšrocība. Un tāpēc mēs nodrošinājām, ka ir tātad šajās skolās nonāks gan pakets, gan tamponi. Vēlreiz gribu teikt visiem milzīgi paldies par sadarbību, un mēs jau tuvojamies tiem nākamajiem čempioniem, jo tad, kad mēs ar Latvijas pašvaldības savienību runājam par to, kurš novads tad tiks izvēlēts, mēs teicām, mēs gribētu divus reģionus, katru novadu savā reģionā, ka mēs gribētu arī tādus, kur ir cilvēkiem pašvaldībā izpratni par dzimumu līdztiesību un ka meitenēm ir nepieciešams šīs higienas preces. Un tad, protams, mums ir divi čempioni. Tu gribi uzteikt, ka viņi pieteicās paši, nevis Inete zvanīja un teica, vai jūs negribētu, bet viņi teica, es gribētu. Pašvaldības savienība, mēs kopā ar pašvaldības savienību izvēlējāmies, un tad, kad es zvanīju, viņi teica jā, uzreiz teica jā. Un tāpat kā ministrs, kurš ir mūsu dzimuma līdztiesības balvas laureāts, arī Lidumkungs un arī Maksimov kungs ir dzimuma līdztiesības balvas laureāti. Tā tad ir jēga, cilvēki ilgtermiņā par to domā, saņem balvas, bet arī rīkojas tālāk katru nākamo soli. Ministra kungs, kā labklājības ministram, jums no vienas puses, šis ir tā kā
loģisks, ja tā var teikt, kritērijs. Es zinu, ka tas ir izglītības likumā, bet, piemēram, higienas prasības skolās ir arī iemesli, lai citreiz slēgtu vai neslēgtu, vai apvienotu vai neapvienotu vienas klases. Nu, es saprotu, runa ir par tām pārapdzīvotajām skolām, kur dažreiz nevar klasē uzņemt vairāk bērnus, gluži vienkārši tāpēc, ka nav attiecīgie kvadrātmetri. Higienas prasības mēs, protams, iemācījāmies, ko nozīmē skolās, ja viņas, piemēram, ir Covid krīzes situācijā. Šī higienas prasība, liekas, ir, 90, piemēram, 6. gadā vēl varēja apspriest, bet 2024. jau bija jābūt ieviestai, vai kā jūs to jūtat? Varbūt, ka mums ir vispār lieki to kā iniciatīvu caur Saimu bīdīt, ka vienkārši ministra kabinets parastā rutinētā kārtībā izskata parastu lietu, nolemj, ka ministra kabineta noteikumos tagad ir šāds apraksts, kam ir jābūt. Līdzīgi kā, krītam, lai varētu mācīties matemātiku pie tāfeles. Jā, labdien, visi klātsošie cienītie mēdīju pārstāvji. Es varu palūgt, arī mēs mazliet sagatavojām vienu slaidu, bet tādu varenu, ja? Nosacīti varenu, bet tādu pārskatām. Es vienmēr arī cenšos, teiksim tā, lai tas ir saprotami, pāredzami un visiem skaidrs, ko mēs gribam ar to pateikt. Tad mēs redzam, kāda mums šobrīd ir tā esošā situācija, kā Inete teica, kad, ja skatās no 9 gadi, tad ir tie cipari mazliet savādāk, bet no 11 līdz 19 gadiem, kas mums ir mērķa grupa, mēs redzam, ka tas ir vairāk kā 77,000 meitenes un 668 izglītības iestādes, kur, manuprāt, tikai, ja tā var izteikties, ka šī pakešu pieejamība būtu vienkārši jānodrošina, jo tas ir loģiski, saprotami, un, manuprāt, mums ne tikai ģimenēs, bet arī skolās un arī sabiedrībā atklāti jārunā par to, kas ir un kādā veidā mēs cieņpilni varam attiekties pret meitenēm tanī mēnešreižu laikā. Ja mēs skatāmies pēc statistikas, tad 19. gadā vismaz 15% meiteņu, ja viena no 6 meitenēm ir kavējusi skolu, jo nav varējusi iegādāties higienas preces, to, ko Inete arī teica par nākamo soli, kas attiecās uz maznodrošinātiem. Bet, ja mēs to ieviešam jau skolā, tad mēs daļu no problēmas jau arī noņemam nost, skaidri zinot, ka visās skolās tas viss ir pieejams. Ja mēs ejam tālāk statistikā, tad 22. gads Austrum Latvijā veiktajā pētījumā, ka 17% meiteņu kavējuši mācību procesu šo higienas preču nepieejamības dēļ. Tālāk, ja mēs skatāmies pēc statistikas kopumā, tad arī tie labie piemēri jau mums ir, un 36% skolas nodrošina šīs higieniskās paketes. Tomēr tam būtu, protams, jābūt visās izglītības iestādēs, jo visām meitenēm ir jābūt vienādām iespējām un šo mēnešreižu laikā saņemt arī šo pakalpojumu. Tālāk, protams, kad nekad meitenes, nezinu, kā mums ar veselības mācībām iet skolās, bet nebūtu nevar paredzēt šo brīdi, kad tas var būt. Un tur mēs neskatāmies uz trūcīgām meitenēm vai meitenēm, kas ir varbūt no pārtikušākām ģimenēm, bet tas ir tāds process viņš ir. Un, manuprāt, tāpēc arī šīm higienas precēm, paketēm ir jābūt nodrošinātām katrā skolā, un mums nav jākaunās, manuprāt, par to runāt, par to ir atklāti jārunā, jo tā ir sava veida cieņa pret meitenēm, pret nākošajām sievietēm, un šad tad, jā, varbūt man arī pašam veikalā ir nācies, tad arī tā, kā vīrietim ir samērā jocīgi, bet man nav bijis tā pa lielam kauns nopirkt arī higienas paketes.
Protams, to, ko Ants to arī teica, kad skolniecis baidās, teiksim, publiski par to runāt, saprast, kurā vietā tad šo palīdzību saņemt, tad, ja mēnešreiz ir sākušās neplānoti, kurā vietā, teiksim, ir jāatrodās tām kastēm. Nu, manuprāt, tāpēc jau arī šie pilotu projekti ir nepieciešami, jo ne jau es pateikšu, ne jau ministra kabinets ar saviem noteikumiem pateiks, kurā vietā, kam ir jāatrodās un cik daudz ir jābūt, kā mums ir jāuzrauga, vai mums tas ir vispār jāuzrauga. Tas, kas ir parasti no finanšu ministrijas, no finansētājiem, ja mēs dodam naudu, tad mums ir jāuzrauga. Nu, tad, es nezinu, vai es tā drīkstu teikt, rupji jāsaka, nu tad uzraugam arī toaletes papīrus un visu pārējo. Nu, man liekas, tās ir pašsaprotamas lietas un neviens jau ar to kaut ko citu nedarīs. Tā kā, jā, mēs arī šorīt no rīta skatoties jaunās politikas iniciatīvas un to, ko tu teici, vai to var šogad, nu, šī gada budžets ir pieņemts. Un līdz ar to, kā nākamā gada iniciatīvas, protams, mums ir jāskatās, bet šie jautājumi jāskatās horizontāli. Gan labklājības pusē, kā sociāls jautājums, gan izglītības pusē, kā izglītības process, gan arī pašvaldībām, kā skolu vai mācību iestāžu īpašniekiem. Nu, manuprāt, saliekot galvas kopā, rokas kājas saliekot kopā, kā tur mums tautas dziesmā daudz rociņu, daudz kājiņu lielu darbu padarīja. Nu, es domāju, ka mēs... Šitādi nebija dzirdējis versiju. Ka mēs varam arī kopā daudz izdarīt, bet, manuprāt, jā, mums ir jāaiziet tas process ar pilotu projektiem, jo tikai meitenes paši pateiks, kur, kā ir labāk. Nevis mēs iesim kaut ko normatīvu, pateiksim, kā ir pareizi jādara. Oldi, lai padarītu pikantāku to lietu, tātad jūs, valdības pārstāvs, kuriem, diemžēl, iespējams būs pat gada vidū jāsavelk jost, tātad nākamā gada jaunās iniciatīvas nebūs tik vieglas. Sakat, ja es pareizi dzirdu, ko jūs man starp rindiņām sakat, ka skolu dibinātājiem ir līdzatbildība, tas nozīmē pašvaldības. Tātad krītu Latvijā un to, nu, paņemam to pašu higienas preces toaletes papīru, pērk pašvaldība kā īpašnieks. Tātad teorētiski tam nebūtu jābūt valsts budžeta subsīdijai, ja citiem vārdiem prasot, vai jūs šodien, veidojot nākamā gada budžeta ar zīmoli, jau iezīmējāt šo savā plānā, ja jūs vēl, tā teikt, kautrējaties to iezīmēt, prasīt finanšu ministrijai, bet drīzāk mudināt pašvaldības pašas domāt, iebudžetēt? Nē, nu šorīt no rīta es gāju cauri ar saviem speciālistiem visām nākamā gada un nākamo 3 gadu iniciatīvām. Nu, viņas mums ir daudz uz 5 lapām, kas ir pirmās nepieciešamības jautājumi, kas ir vajadzīgi, un tai skaitā arī šo higienas preču jautājumu. Bet, kā es teicu, šis ir horizontāls jautājums, kur būtu jāiesaistās vairākām ministrijām, tā skaitā pašvaldībām, lai mēs šo jautājumu varētu atrisināt, jo sagrūst visu virsū labklājības ministrijai un pateikt, ka labklājības ministrija atnākusi ir ar briesmīgu kaudzi savu prasījumu, nu, manuprāt, nav pareizi. Manuprāt, mums ir vairāk jādomā horizontāli un vairāk jādomā valstiski. Labi, te būs tagad interesants pētījums. Dāmas, kura pirmā pacels roku uz manu jautājumu, jo viena pārstāvot izglītības komisiju un teoretiski labklājības ministrs nu ne tik bieži iet uz, kā uz sociālo un darba lietu komisiju, kura Mairita savukārt vada. Kā jums liktos, kura pirmā paķers mikrofonu, tam es ticēšu, ka viņa uzņemsies šo, ja tā ir sajūta, ka tas vispār ir jābīda kā parlamenta iniciatīva. Tas ir varas zizlis no izpildvaras, no ministra. Jūs tagad viņu, Mairita, jūs ķersiet pirmā, jo jūs uztverat, ka tā ir pirmkārt sociāla un darba lietu komisijas lieta to noregulēt, jeb lai valdība tiek galā pati. Nu, man šķiet, ka šis jautājums par finansējumu, tāpēc mēs par šo jautājumu esam vairākas reizes sociālo un darba lietu komisijā runājuši jau tajā neilgajā laikā, kopš es esmu šajā komisijā, kopš pagājušā gada septembra. Tas vienmēr atgriežas pie finansējuma. It kā šis finansējums ir neliels, bet tad ministrijas vienu uz otru skatās, izglītību uz labklājību, labklājību uz izglītību, vēl tiek piesaukta veselības ministrija, tad atcerās, ka varam šeit nav klāt, varbūt tās tomēr ir pašvaldības. Šis tiešām ir tāds jautājums, kurā neiedziļinoties Exceļa tabulās un nezinot visas detaļas, kas, kurš, kuram, kurā brīdī, cik daudz prasa, nevar pateikt, kurš ir tas,
kam to vajadzētu finansēt, jo argumenti ir dažādi. Tas, ka šis finansējums ir, skatoties uz visiem lielajiem cipariem, simbolisks, tas mums ir jāatzīst. Mēs nerunājam par milzīgām naudām. Tie aprēķini, kas mums rādīja, varbūt šeit var paprecizēt pēc pilotu projekta, bet tie aprēķini šīs summas tiešām nav lielas, tās ir paceļamas. Šeit ir jautājums par prioritātēm, un es ļoti ceru, ka kāda kopīgi visas ministrijas tomēr šos līdzekļus atradīs. Es varu pakomentēt, par ko vēl mums bija sociālo un darba lietu komisijā diskusijas. Ja par šo jautājumu. Par šo Jo šodien jūs jautājumu. visdrīzāk diskutējat par visu. citu, bet par šo jautājumu. Jā, vēl var būt kādi aizspriedumi par to, jo man tas liekas vienkārši. Tas šķiet pašsaprotami. Mums bija diskusijas par papildus šim finansējuma jautājumam par diviem jautājumiem. Kam nodrošināt un kā nodrošināt? Kam nodrošināt vai nodrošināt visām, kam tas ir visām, vai nodrošināt masturīgajām meitenēm? Un tas pamatojums, kāpēc mēs tomēr lielākā daļa komisijas iestājāmies par to, ka tas ir šādi menstruālās higienas piedarumi nepieciešami visām jaunietēm, ir tas, ka šis nav jautājums tikai par līdzekļiem, tas ir jautājums arī par to, ka menstruācijas var sākties neplānoti. Un ja man šķiet, ka zālē no pieaugušajām sievietēm visām ir gadījies, ka tev sākas kaut kur neparedzēti un neplānoti, un tev līdzi to diemžēl nav, tad pusauģa gadījumā šis menstruālais cikls var būt vēl nesakārtotāks, viņš var sākties pilnīgi neparedzami, un no jaunietiem prasīt vairāk atbildības, nekā mēs prasām no pieaugušiem cilvēkiem, tomēr arī īsti nevarētu. Un otrais jautājums bija, kur šis higienas paketes nodrošināt, vai nodrošināt menstruālos produktus brīvi pieejamus toaletes, vai arī tos nodrošināt pie māsiņas. Tie 36%, kas parādās, ja es pareizi atceros no komisijas, bija tās, ka tad teorētiski jaunieti var aiziet pie māsiņas un viņai paprasīt. Bet arī mēs lielākā daļa komisijas atbalstām šādu modeli, kad šie menstruālie piedarumi ir publiski un brīvi pieejami, jo ir skaidrs, ka jaunietei var būt kauns aiziet pie māsiņas. Māsiņa tajā laikā varbūt izgājusi padzert kafeju, vai arī, ja, piemēram, jaunietei ir stipras menstruālais cikls un viņai pēc pāris stundām ir jānāk vēlreiz, tad viņai būs sajūta, ka tagad tā māsiņa uz viņu skatīsies un prasīs, ko tad tu vēlreiz atnāc. Un atkal, ja mēs runājam par meitenēm, kurām tiešām arī mājās šo menstruālās higienas piedarumu nav, tad viņām var būt kauns prasīt māsiņai vairāk. Tad tas, par ko mēs iestājāmies no komisijas puses, tas ir brīvi pieejami menstruālās higienas piedarumi un pieejami visiem, ne tikai masturīgajām jaunietēm. Netēlojam, ka šis ir tāds baigais sociālā politika, ko mēs tur kaut kādu labklājību risināsim. Tas ir vienkārši normalitāte. Labi. Vai izglītības standartā šis vispār ir jāiekļauj, jo, ja es klausos jūsu kolēģos, viņi gāja tiešām tādā detalizācijā, kurā gan jau direktors vai skolas māsiņa vai kurš, nezinu, saimniecības pārziņi paši skolā tiktu galā. Varbūt, ka vienkārši pieņemam to kā principu, iedodam finansējumu un gan jau cilvēki uz vietas ir profesionāļi. Kā jums liekas no izglītības viedokļa? Mums tieši šorīt bija ļoti karsta komisijas sēde par veselības pratību jauniešiem. Un man patiešām ir arī tāda savā ziņā emocionāla un skumja sajūta, ka neskatoties uz tiem daudzajiem datiem, kur Latvija šobrīd atrodas veselības pratības ziņā jauniešiem, mēs pieaugušo pasaulē tērējam laiku, lai vēl debatētu, lai vēl, tā kā es nezinu, ko sagaidītu, mistiski ko sagaidīt, tāpēc es vēl tāda emocionāli uzvilkt par to. Tieši labi, jūs esat īstajā laikā šeit atnākusi, jo mēs par to pašu, tikai no cita rīcība politikas viedokļa. Skarbāk vēl par visu šo izteikties. Līdz ar to man liekas, ka tas laiks, kad par šo debatējām, ir garām. Tagad ir tas ieviešanas laiks, saprast to efektīvāko ieviešanu. Es piekrītu tam, ko komisija lēma, ka tā ir brīva pieejamība, jo ne visās skolās ir medicīniskais personāls, un medicīniskais personāls arī var nebūt uz vietas, un mums nevajag tā kā radīt vēl vairāk neērtības, bet pēc šīs komisijas es gribētu teikt, ka mums laikam tā ir pieaugušo pasaulē, tad ir jāsaprot, kas ir mūsu prioritāte, kaut arī varbūt tā ir izglītības ministrijā, bet kas tad ir mūsu prioritāte? Man šķiet veselīga sabiedrība, man šķiet domājoša sabiedrība, un ja mēs kaut kādā veidā meitenēm ar šo varam palīdzēt, un ar daudziem citiem veselības jautājumiem, jo šis ir tikai tāds viens gabaliņš, un arī ieliekot šīs kastītes toaletēs vai kādā citā telpā, mēs neatrisinam vēl daudzus izpratnes, zināšanu, ieradumu jautājumus, kas būtu skolām jārisina, jo arī pētījumi rāda, ka tas, ko runā ģimene ar pusaudzi īpaši ir katastrofāli skaitļi.
Nu, tādā ziņā, ka tie nav labi skaitļi. Citiem vārdiem nerunā. Citiem vārdiem nerunā, jā, vai izvairās. Un tad, nu jā, tad acīm redzot, šobrīd mūsdienās šajā 24. gadā, tad skolai jau ir daudz lielāka loma, ne tikai zināšanas. Ņemot vērā, ka jūs abas lietas salikāt kopā, kas jums liekas būs ātrāk? Veselības mācība skolās ieviest, piemēram, septembrī? Vai tomēr tad 3 mēnešus vēlāk janvārī visās skolās tas, kam sen tur bija jābūt šai smukai rozā kastītei? Viennozīmīgi, ka neliela praktiska iniciatīva ir ātrāk nekā kāda priekšmeta ieviešana, kur ir jāmaina standarts, jo arī mūsu sabiedrība nav viendabīga. Ja mēs tagad jautātu, kurš ir par to, ka skolā ir veselības mācība, lielākā daļa pacelt rokas, vai ne? Nu tā, lielākā daļa. Visi pacēla. Visi pacēla rokas, lūdzu. Ja es tagad jautātu, kurš ir par to iziet šitiem kalambūriem cauri un paaugstināt skolēnu slodzi sākumsko pamatskolu, tad jūs sāktu jau šaubīties. Ja es teiktu, labi, noņemam nost, nezinu, sportam, jūs sāktu bļaut. Ja es teiktu, noņemam nost latviešu valodai, jūs otrā svešu valoda. Ja es teiktu, noņemam latviešu valodai, jūs sāktu bļaut. Nu, kā tie bērni tagad raksta un domā, ja es teiktu, matemātikai trakie vai mums jau inženieri nav. Un tādā brīdī mēs sadalāmies. Un tad mums ir jāsaprot, ja mēs kaut ko pieliekam, tad vai nu mums ir jāceļ slodze, vai nu mums ir kādam priekšmetam jāņem nost. Labi, par šito parunāsim plašāk kādā citā reizē, jo šoreiz koncentrējamies uz, un liels paldies. Es atvainojos, ka es aizmirsu jūs abas pieteikt. Man jau likās, ka Saeimas deputāts visu no galvas zina. Katru vakaru jūs mums viesi panorāmā 8. Mairita Lūsa vada Saeimas sociālo un darba lietu komisiju. Tu kādu dienu vadīs, gan jau, tad jau redzēsi, vai ne? Bet, par Agitu Zariņas Tūri man nav šaubu, viņa vada izglītības un zinātnes un kultūras komisiju. Savukārt, sazinu, kādu komisiju dzīvē vadīs Laura Trautmane, kura šobrīd vēl vada savu ceļu pretī visiem veiksmīgajiem eksāmeniem 12. klasē, un vēl viņa ir aktīva jauniete. Tu esi Jūrmals ģimnāzijas viena no lieliskajiem iniciatīvas grupā, kas pieklauvējāt pie savas foršās direktors un teica, paklau, kā tā ir, ka mums nav? Kā notiek šis demokrātija no apakšas? Loģiski, ka tur ir pamats sarunai, cik ātri tad, kad ir darītāji satiekās, šīs lietas atrisinās pašas no sevis. Un savā ziņā es saprotu, ka pie jums tas pilotprojekts pat nebija jānosauc ar kaut kādu labklājības ministrijas vai domas zīmogu, jūs vienkārši to ieviesāt savā skolā. Es domāju, ka mums lielākais paldies ir jāsaka tieši mūsu direktorai. Pasakam publiski paldies. Paldies, mīļo direktorī. Un arī vienkārši atbalsts no jau bijušās skolēnu pašpārvaldes, kas tad nāca ar šo ideju un teica, ka šo vajag. Jo jau iepriekš vienkārši ikdienas sarunās bija spriests par to, ka mēs redzam citur Eiropā tā ir, mēs tomēr arī gribam būt tādi progresīvi un meitenēm līdzesoši skola. Un tāpēc, tad, kad arī ieraudzījām pirmo reizi šīs kastes mūsu meiteņu toaletēs, bija tāds liels prieks. Kad tas bija, starp citu, pirms cik gadiem? Jau būs pirms pusotra gada. Aha. Un pozitīvā ziņa ir tā, ka jau no 1. aprīļa arī visās Jūrmalas skolās ir šādas kastes, ne tikai mūsu skolā. Un tad Jūrmalā tas ir tieši tik vienkārši, kā jūs toreiz atvērāt durvis, attiecīgi iniciatīva grupa pie savas skolas administrācijas, un tad tas jau tagad ir visā pašvaldībā kā tāda pat ne sniega bumba. Tam bija kaut kāds tāds un baigais notikums. Ja tas vienkārši notika, jo jums bija ko teikt, jums bija ko prasīt. Kur jūs, starp citu, sajūtāt to mirkli? Viņiem tur Eiropā ir, mums arī tā vajag. Mēs, starp citu, arī esam Eiropā. Ja kas. Tādā ziņā kaut kādā Erasmus projektā vai kā jaunieši uzzina to, ko viņiem arī sen jau vajadzēja? Kā jau iepriekš runājām, tā ir tāda pašsaprotama lieta. Tāpat kā toaletē ir pieejams toaletes papīrs, kāpēc nevajadzētu arī šīs higienas preces. Un tas nebija nekāds tāds liels paziņojums, ka tagad mums būs šādi. Vienkārši vienu dienu tika uzstādīts šīs, un meitenes bija tāds, forši, tu redzēji, kas mums toaletē ir uzstādīts tādas kastes. Tas bija vienkārši tāds patīkams pārsteigums,
ko mēs ieraudzījām savā ikdienā un arī izmantojam. Nu, dzeramā ūdens aparāta kaut kā arī skolā parādījās nevis ar lielu pompu, bet vienkārši vienu dienu bija dzeramais ūdens, un viss nāca ar, vai ne, nevis piedodiet, tā kā mēs ar jums, dzersim no plastmasenēm, vai ne, nevis ar līdzpaņemtajām. Viņi te 3. gimnāzijā jau gadiem dzer. Es nezinu, Jūrmalā visdrīzāk tieši tāpat. Direktori tieši tik vienkārši pie jums. Tas arī notika, kad jūs, man, starp citu, šajā mirklī bija jāpasaka viena ļoti svarīga lieta. Ieva Tāranda ir ne tikai Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktore, bet kādu dienu varbūt kļūs par Eiropas parlamenta deputātu, jo no apvienotā saraksta ir nolēmusi pretendēt vēl veiksmi. Es tāpat veiksmi vēl arī Mari tev, jo tu savukārt arī esi sarakstā, Ulds Auguls arī ir sarakstā. Jā, progresīvo saraksts, Zaļie zemnieki. Nē, labi, strādās Saeimā. Vienkārši, lai, zin kā, pirmsvēlēšana laikā, lai mēs visi esam korekti, jo, kad knāpi, tas parasti maksā 1000, un man, es esmu taupīgs vienkārši. Jā. Ieva, kā tas izskatās no direktora viedokļa? Cik tas ir, piemēram, rocības jautājums? Rocīgā Jūrmalas pašvaldība, viena no 3, kas iemaksā kopējā budžetā priekš citām pašvaldībām. Jūs vienkārši esat biezie, jums tā nav problēma. Vēl. Es lūkšu, vai es drīkstu palūgt arī mūsu slaidu. Protams. Uzlikt uz Ies, ekrāna, nākat ar slaidiem, tas uzreiz tā. Un, jā, mazliet prevencijas. Jā, šis viss pasākums mums sākās nebūt tik nesen. Mēs jau esam 2 gadus pārdomās par šo. Īstenībā tas notika 2021. gada tādās kopējās aptaujās, kā jūs zināt, skolā jāveic aptaujas par labbūtību, par labu jušanos skolā. Un šī bija viena no iniciatīvām, kas nāca tieši no tautas, no manām mīļajām meitenēm, un ar lūgumu, vai mēs varam darīt šādi. Mēs nebūtu nenolikām to malā, mēs meklējām visus iespējamos veidus, kā mēs varam šo realizēt. Jāteic godīgi, jā, ka tur ir vienkārši jāspiež uz gāzi, un tu nedrīkst apstāties, un nedrīkst sadukt kaut kādā brīdī, ka tu saproti, ka tev nav ne saprašanas, kur lai tu sniedzies pēc higienas paketēm, kur lai tas skaisti izskatās, vienkārši ir jādara. Es pilnībā piekrītu kolēģiem, mēs tik daudz runājam, mēs tik daudz neiedzīgi runājam par tādām absolūti elementārām lietām, mīļie cilvēki, mutes ciet ir jādara, jāuzlok ir rokas un ir jāmeklē veidi. Man savukārt jāteic, ka viss tas sākās ar tikt līdz higienas paketēm. Man personīgi prasīja veselu pusgadu, jo visi teica, vai cik forši, cik kolosāli, cik labi, un ar to viss beidzās. Bet tiku pie cilvēka un ar tādu lūgumu, kā mēs varam šo organizēt. Protams, bija iepirkums, jo summa nav astronomiska nekādā gadījumā, pilnīgi atkal piekrīt kolēģiem, ka tas nemaksā, mīļie cilvēki, miljardus eiro vai vēl kaut kā nebūt, nē. Un mēs sapratām to, ka tas ir paceļams no skolas budžeta, no Jūrmalas pašvaldības budžeta, paldies manai pašvaldībai, par atbalstu, par absolūtu ieinteresētību un nevienā brīdī neteikt nē. Un, jā. Un tad mēs tikām pie higienas pakešu šī produkta izgatavotājiem, izplatītājiem tepat Latvijā. Un tad mēs atkal aicinājām uz sarunu meitenes, un meitenēm tika atvest vairāk šie paraugi. Un šie konkrētie paraugi, vai es drīkst piecelties, vai es pazudīšu no ekrāna? Jūs pazudīsiet no ekrāna, bet kāpēc jūs gribat piecelties? Jā, es gribat to kasti. Padodiet lūdzu to, tuvāk to kasti, protams. Kasti un... Jā, paldies, Lauriņ. Nu, tu vari neturēt mīļumus sev uz pleciem, mēs paņemsim nost. Jā, un līdz ar to... Paņemšu klēpītī savu vārdu. Jā, un mēs sapratām to, ka mēs palikām pie 2 variantiem. Tad mums ir ļoti skaisti, jo mēs esam tomēr tāda dizainiska pieskaņa mums visam šiem ir. Un šis arī patiesībā, šis slogans saucam latviski runājot, bet slogans pačeko nāk no pašām meitenēm. Viss šis produkts no A līdz Ž ir meiteņu ražots. Līdz ar to es esmu ārkārtīgi lepna pirmkārt par mūsu radošajām meitenēm. Tas ir viens un otrkārt
kā ierēdnis. Es neesmu uzvedusies, es esmu uzvedusies kā cilvēks, kā mamma, kā skolas vadītājs, ņemot vērā visu meiteņu ieteikumus. Līdz ar to, Lauriņ, tu paturēsi mīļā, ja es pacelšu augšā šito. Līdz ar to ir ārkārtīgi viegla iepilde apkopējām, un mūsu apkopējas papildina ik pa laikam šīs higienas dispenseris, starp citu to sauc par dispenseriem, nevis pa kastēm. Un ir tātad, kā jau minēju, katrām meitenei ir savs, šis cikls ir vairāk 2 pilītes un ir 1 pilītes, tādas vairāk ikdienas lietošanai iespējams. Un jā, un līdz ar to mums vispār nebija jautājumu, vajag, nevajag, ņems, neņems, bagātākam, nabagākam, pilnīgi, absolūti šis... Mīļie cilvēki, tas nav vispār apspriežams. To vienkārši vajag. Un mums ir meitenēm no 4. līdz 12. klasē. Mums ir šajā posmā mācās 347 meitenes. Mēs, protams, taustoties, mēģinājām saprast, skaitīt, cik mums vajag šīs higienas paketes mēnesī. Mēs domājam, ka tie varētu būt kāds 700 gabali mēnesī, bet mēs esam veikuši uzskaiti, tie ir kaut kādi 540 higienas ieliknīši. Ja? Līdz ar to mēs esam savu darbu izdarījuši, mēs esam sapratuši to, ka tas nebūtu nav dārgi, kas ir ārkārtīgi būtiski, kas ir pats svarīgākais, mēs esam atbalstām savus meitenes. Un viņam nav jāiet kautrēties jautāt ne medmāsē, ne audzinātājiem. Un ziniet, un tiešām sažņaudzās sirds, kad tev viens bērns pasaka skolotāji, es lietoju zeķi. Nu, kas mēs esam par sabiedrību? Cilvēki mīļie, tā vispār, šeit nebūtu jābūt vispār apspriežamam šim. Šim ir jābūt katrā izglītības iestādē, sevis cienošā izglītības iestādē, sevis cienošā valstī, šādai iespējai ir jābūt. Un jā, un es tieši priecājos, mēs esam visās Jūrmalas skolās šo ieviestuši, jau mums būs meitenes ar tādu smuku ciparu, 1600 meitenēm ir pieejams šīs higienas paketes no 1. aprīļa visās skolās. Tagad ir tāds pirmsvēlēšana laiks, direktori, tāpēc es jums prasīšu vienu solījumu. Vai jūs varētu apsolīt man savām foršajām meitenēm, kuras jūs teicāt, ir jau studentes, kuras to ievies? Es pieņemu, ka viņām pieder dizaina tiesības, autortiesības Eiropā vēl ir svētas. Vai šitā kaste no Jūrmalas nevarētu kļūt par visas valsts kastēm visā valstī 1. janvārī? Ja tu esi sekojis mūsu skolas vispār aktualitātēm, un iespējams tu esi iemetis arī Jūrmalas valsts ģimnāzijas Facebook lapā, jo mums bija vesels stāsts par šo, jā, protams, mums bija doma, ka jā, patentēsim, un tagad mēs tur, bet... Mums ir ļoti skaista tāda ierunāta stāsts par to, ka, vai tu, piemēram, maksā par Volvo, par Volvo, par Volvo, kurš ir izdomājis drošības, kurš šo ir nopircis. Viņi ir dāvinājuši šo ideju. Wow. Jūs saprotiet, Volvo ir dāvinājis ideju par drošības jostām. Mēs dāvinam tieši tāpat. Visu cieņu, cepurnost un kāju virsū. Paldies. Ar lielāko kāju virsū, ar lielāko prieku mēs šo ideju, jo patiesībā tas bija viens no iemesliem, ka mēs ļoti gribējām, lai tas izskatās pievilcīgi, lai tas neizskatās tāpat prasti, jo tā ir tā, skaisti, jo būt sievietei ir skaisti. Bet, protams. Tieši tā kā mēs ar lielāko prieku dalīsimies. Pasauli tikai sieviešu dēļ ir tik skaista. Paldies jums. Nav par ko. Paldies un tas nav tikai 8. martā. Es jums tā saku, es ikdienā tiešām tā domāju. Liels paldies. Tagad, vai 3. ģimnāzija kā nama matnē apvainosies, ja mēs aizbrauksim? Labi, ja tu sniedzies jau pēc mikrofona, aiziet. Es gribēju iesaistīt, galējos ziemeļus, es teiktu, jo balvos visdrīzāk Maksimo kungs ir jau gatavs tādu kasti saņemt vai arī, vismaz nokopēt. Pirmkārt, Maksimo kungam ir faktiski 2 cepurs. Viņš ir ne tikai balvu novada vadītājs, bet arī viss Latgales plānošanas reģiona šefs, vai ne? Maksimo kungs, kāpēc jūs tik saviebāties uzreiz? Jums jābūt priecīgam. Jums 1. janvārī arī tā būs kā Jūrmalā. Tam jau sen bija jābūt, taču, vai ne? Sergej, man liekas, ka jums ir izslēgts mikrofons, ne?
ieslēdziet. Labi. Cik daudz rūpju jūsu grumbainajā sejā parādīsies, ja tiešām izrādīsies, ka nākamā gada budžetā tam ir jābūt no jūsu budžeta? Es nezinu, cik jums izglītībai šobrīd vidēji kādi 40% no pašvaldību budžetiem aiziet izglītībā jau mūsdienās. Autobusi, vēl viskaut kas, un vēl tagad šitā rozā kaste. Nē, mums ir vairāk nekā 50%, ko mums izdevumi ir izglītībā. Bet, ja mēs šobrīd skatāmies uz šo iniciatīvu, paldies, protams, Inetai Lērītei par to, ka vispār mums iesaistījās šajā un esam kopā ar kolēģi šajā pilotu projektā. Un paldies arī visiem, kas iesaistījās. Un saprotu, ka kopā ar Labklājības ministru mēs to veiksmīgi arī ieviesīsim un runāsim par to. Ja mēs skatāmies no pašvaldības viedokļa vai no mana vispār, kā 3 meitu tēvam, un tad patiešām mūsu dzīves standarti mainās. Un ir labi, ka mēs vispār sākam runāt par šo, jo neērti mēs nonākam tā situācija, īpaši meitenes, ka tas par to vienkārši neērti runāt, un mēs tā kaut kur pasvalkam to zem tepiķa, jo droši vien atceramies izglītības iestādēs, kā mūsu kultūrā un kā mūsu higiena attīstījusies. Es domāju, ka ir jau Latvijā dzīvo cilvēki, kur vispār nezināja, ka ir vispār dzīvē pieejams tualetes papīrs. Jā, dažādi tur ir bijis, iesākot ar avīzēm, un Dievs zina, kas tur ir bijis. Tāpēc mēs vairs ceru, ka nekad vairs neatgriezīsimies pie šādiem veidiem, pie šīs higienas. Un šobrīd ir zināmi standarti, kam ir jābūt šajās meiteņu un zēņu istabās, ja, un arī šis vienkārši par šo laiku nav runāts, un uzskatījām, ka pats par sevi sakārtosies. Tāpēc šobrīd mēs esam šajā posmā, kad maināmies, jo cilvēku un sabiedrība mainās 2 iemeslu dēļ. Kad atver acis, jā, vai tad, kad aizver sirdi. Ja, un šajā gadījumā mēs šeit atveram sirdis, lai saprastu, ko mēs varam darīt, lai vispirmām kārtām rūpētos par to, par mūsu nākotni, jo rūpēties par šāda veida higienu, mēs rūpējamies par nākamajām māmiņām. Tas vispirms. Un tas mums ļoti, ļoti svarīgi priekš sabiedrības. Un, protams, mums sagādā rūpes gan skolēnu autobusu un daudz kas cits. Jā, bet būšu godīgi, man ir gan 20 gadu pieredze, kā pašvaldības vadītājiem cerēt, ka to visu arī perspektīvā nofinansēs valsts. Būtu ļoti optimistiski domāt kaut kādu posmu. Protams, mēs varam cerēt, jā, tādā veidā mainot šo sabiedrību, līdz tas kļūs par vispārējo normu un vispārējo tādu, tāpat kā brīvpusdienām. Jā, vienam tas ir liekas izšķērdīgi, bet ir virkne iedzīvotāju, tīpaši pierobežā, kur pirmdienas no rīta, vispār, ko bērni sapņo no rīta, kad būs beidzot pusdienas. Vienīgi, ko gribētu lūgt un būt piesardzīgam, ka mēs runātu tikai par maznodrošinātājiem. Tas būtu negodīgi pret sabiedrību kopumā. Ja mēs runājam par maznodrošinātājiem, ja, tad iespējams mums būtu kopīgi ar Saeimas komisijām pārskatīt to obligāto normu, kas ir jānodrošina. Tad mēs varam salikt prioritātes, vai vispirms jānodrošina telefona apmaksas, vai jāapmaksā ir interneta apmaksa. Pēc būtībā šobrīd trūcīgām ģimenēm ir, jebkuru pieslēgumu mēs no sabiedrības līdzekļiem apmaksājam, vai tomēr šis. Iespējams, ka šīs higienas lietas nereti nokļūst drusku citās prioritātās iedzīvotājiem. Es domāju, ka, ja mēs runājam par maznodrošinātājiem, tur var pārskatīt arī prioritātes. Jā, bet šeit es par to, ka arī tie cilvēki un ģimenes, varbūt ir daudz bērnu un ģimenes, kas nav trūcīgu ģimeņu statusā, rūpējas vecāki par saviem bērniem un ļoti bieži nav viegli nodrošināt. Tāpēc, ja mēs runājam, tad mēs runājam par visi. Nevaram dalīt tur bagātās meitenes un necik bagātās meitenes. Par formu, protams, paldies Jūrmālai, manuprāt, ļoti pieejami. Paldies par autoru tiesībām, ko mēs varēsim izmantot un lielāku prieku mēs to darīsim. Mēs 12 skolās šobrīd šī pilota projektā ietvaros ieviesīsim šo. Tas nav, un tie izdevumi, kas būs saistīti ar šo,
nav tādi, kas mums darīs lielas finanšu brīvības. Mēs labprāt pieņemam pateicību un pazīmi pieņemsim, ja būs šāda iespēja nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem, bet atkārtošu, būšu godīgs, neceru, ka tas būs ilgstoši. Es labprāt kļūdītos un atvainotos sabiedrībai, ka es kļūdies attiecībā uz valsts atbalstu, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka šis pilotprojekts un šīs vispār idejas ir svarīgas priekš tā, lai mainītu sabiedrības uzskatus un rūpētos par mūsu māmiņu, topošo māmiņu veselību. Tas ir pats svarīgākais par nācijas veselību. Paldies, Sergej. Mēs esam par nācijas veselību. Protams, kurienes varētu teikt balvos kādu skaistu vietu iedodiet līdz pat pašai Dzintarjūrai, vai ne? Visā valstī tādā ziņā. Labs idejas Rutai vēl, kamēr mēs vēl esam pie jums balvos, novada domas deputāta Ruta Cibulē, jūs Ruta visdrīzāk dzirdējāt, jau tagad vēl pirms pilotprojekts faktiski ir apkopojis, ministram jau ir ziņas, ka Latgales reģionā ir lielāks pieprasījums pilotos nekā citur Latvijā, ka tur ir tāds sociālais aspekts. Vai jūs pretēji Maksimo kungam varbūt redzat, ka tam ir kaut kā jāiet arī caur sociālo pieejamību kā tādu, vai tur ir kaut kādas lietas, kuras jāņem vērā jūsuprāt? Jums jau arī ir pirmās pieredzes no pilotu projekta attiecīgi. Ko mēs varam jau saskaitīt pieredzēm? Tā kā mans priekšnieks parasti runā daudz, tad man atliek runāt maz. Un vēlos teikt, ka mēs patiešām esam ar prieku iekļaujušies šajā pilotprojektā. Un šobrīd mēs esam saņēmuši visu, ko šis projekts mums var piedāvāt. Mēs esam izvietojuši šīs preces 12 skolās. Un šajā projektā šobrīd ir iekļautās 580 meitenes. Vai tas ir vairāk, vai tas ir mazāk, ka tas ir citos novados, man ir grūti teikt, jo savukārt man nav informācijas par citiem novadiem un arī par citiem reģioniem. Tas, ko vēlos pateikt, ka mēs ar ļoti lielu uzmanību sekosim tam, kas notiek skolās, kādas atsauksmes mēs saņemam un kaut kādu atgriezenisko saiti centīsimies iegūt. Mēs esam darījuši tā, ka mēs neizlemjam, kurā vietā to notiek, bet kurā vietā izvieto šīs pieejamās higienas preces, bet lūguši tajā iesaistīties skolu pašpārvaldēm, lai šī informācija ātrāk aizietu un lai pašas meitenes būtu vairāk iekļautas šī procesa organizēšanā. Un jebkurā gadījumā, kā arī priekšsēdētājs teica, tam ir jākļūst par pašsaprotamu normu un ņemsim vērā to pieredzi, kuru mēs iegūsim šobrīd pilotu projektā, un es domāju, ka tas būs ļoti labs pamats, lai izdarītu secinājumus pirms kaut kāda nākamo lēmumu pieņemšanas. Ruta, bet kādi ir varianti, kad jūs sakat, izvietošanai vēl varētu apspriest citas vietas, bet kur tad vēl kā ne, var teikt, dāmu istabā? Bija priekšlikumi par tām pašām pie medicīnas māsiņām, bija priekšlikumi par dāmu istabām, bet varbūt katrā skolā ir kāda atkal cita vietiņa, kur meitenes labprāt tusē vai kas varbūt nav tik publiski, bet tomēr pieejami. Un tāpēc mēs lūdzām, lai pašas skolas iesaistās un par šīm lietām padomā paši. Var cikot, neaizmirstiet, ka jums arī paprasīs, jo pilotprojekts sevi ietver arī pētījumu daļu, un to tajā statistikā mēs saskaitīsim kopā. Inete tad apsolās, viņai ir smuks dators, viņa savilks visu to pieredzi un visu saliksim. Lai nebūtu tā kļūda, ka šefs runā vairāk, es tad Līgai Kriškjānei no Aizkrauklas novada interešu izglītības centra jaunas lietas speciālistē prasīšu, bet vēl jau ir citas vietas, Līga, kur arī, piemēram, jaunieši daudzos novados pavada jauniešu centros laiku pēc stundām. Ja tā ir pašvaldības finansēta ar izglītību cieši saistīta, pirmais, kas ienāk prātā, varbūt ir vēl kāds. Es saprotu, ka jo es te vairāk izplatīšos, jo lielāks būs budžets, bet Līga, kā jums liekas, ja to dara, tad varbūt ne tikai skolās. Jā, labdien! Par to mums arī pirms šī aicinājuma piedalīties pilotu projektā ir bijusi diskusija arī šeit pat mūsu interešu izglītības centrā, jo mēs pulcinām gan bērnus, gan jauniešus, gan arī pieaugušos.
Un tāpat arī runājot ar kolēģiem, mēs esam arī runājuši un arī šī darba grupā par to, ka, protams, tādā skaistā nākotnē būtu ļoti, ļoti labi, ja arī jauniešu centra telpās, kurās es šobrīd arī esmu, būtu šādas te kastītes un pieejamība. Tāpat arī neaizmirsīsim par interešu izglītības skolām, kā mūzikas skolas, sporta skolas un arī pulciņi un visas dažādākās iespējas, kas šobrīd jauniešiem un kopumā meitenēm no šīta vecuma ir pieejamas. Tāpēc, protams, jo plašāka pieejamība, jo mēs būtu priecīgāki par to, bet redzam esošo situāciju un man šķiet, ka šie te mazie solīši jau ir ļoti, ļoti daudz un iesim soli pa solim, skatīsimies, kā tas notiek, pētīsim, sapratīsim varbūt, kā ir ērtāk. Un pēc tam es ceru, ka arī tas viss attīstīsies. Es varu palielīties, kad mēs, ņemot vērā šo te iniciatīvu, pie savā kolektīvā esam arī ieviesuši šādu te kastīti. Un par saviem šobrīd finanšu līdzekļiem kāds varbūt noziedo kaut kas, kas varbūt nav bijis vajadzīgs no pašu līdzekļiem. Bet jā, man šķiet, ka šis te iniciatīva sākt uzreiz motivē arī pārējos atsaukties un iesaistīties un aizdomāties, jo es domāju, ka liela daļa par to vispār pat nav aizdomājušies. Jā, liels paldies par šito domu. Vēl var aizdomāties, Leon, es zinu, ka mēs ar jums esam jau gadiem draugi. Es jūs mazliet paķircināšu. Vispār izglītībā ieguldīt starp Leons ir Aizkrauklis novada domas priekšsēdis, Leons Līdums, vispār ieguldīt izglītībā. Nu, man pirmajam interaktīvā tāfele viens pašvaldības cilvēks ir teicis, man tur, nezinu, foršākais apkuras katls skolā vai glaunākais. Nu, citiem vārdiem, šobrīd pašvaldības savā ziņā sacenšās par skolēniem, par viņu vidi, par moderno, par labklājību, vai varbūt tieši tik vienkārši to vajag arī pasniegt, vienkārši ieviešam. 1. janvārī tev vēl nav, un nevis tur gaidam valdības kaut kādas asignācijas vai saimas diskusijas. Leon. Jā, tieši tā, labdien visiem projekta iniciatoriem, atbalstītājiem, dalībniekiem, mūsu sadarbības partneriem. Tieši tā, jo es varu lepoties, ka ļoti sen es jau biju vidusskolas direktors, un mēs vienu no pirmajiem Latvijā saviem projektiem ieviesām internetu skolās, tieši mācību procesu izmantošanā un tādās lietās. Bet es ļoti labi arī atceros to laika periodu pirms 30-35 gadiem, kad mainījās ekonomiskā formācija, no PSRS pārgājām uz savu neatkarīgo Latvijas valsti. Mēs mantojumā un kā uz normu skatījāmies nelabi iekārtotas toalešu telpas skolās. Un es domāju, ka viens no pirmajiem darbiem un pirmajiem remontiem mums bija tieši šajos objektos. Un tikpat revolucionāra pieeja bija šī te brīvi pieejamie toaletes papīri, ja? Un dažādi kuriozi, protams, droši vien bija sakarā šo jauno piedāvājumu. Es domāju, tas, ko mēs attiecīgi par šīm higienas paketēm tagad runājam, tas ir kaut kas līdzīgs. Ja? Un, ja reiz mēs būsim pateikuši vismaz balvu novads un mūsu novads, mēs vairs rudenī, un tīpaši janvārī nevarēsim neiekļaut savā budžetā šo te izdevumu sadaļu, jo mēs jau būsim pieradinājuši savu skolu šī viena eksperimentālā mēneša laikā. Un es domāju, tieši šī pilota projekta uzsākšana pat bez kaut kādām garantijām par finansiālu atbalstu no ministrijām, no valsts, tas būs mūsu goda jautājums, patiešām to ieviest. Jo, ja tā skatās uz tiem kopējiem izdevumiem, skolu uzturēšanai, kas ir pašvaldībās, tā patiešām kopumā nav liela summa. Es labi atceros, kā pašvaldības lēmām bezmaksas mācību piederums ir jānodrošina pašvaldībai. Zināmā mērā tas arī bija tāds nebija sloks finansiālais pašvaldībām, domēm, bet mēs to ieviesām, ja? Un esam pie tā pieraduši, tā ir norma. Es domāju, šo higienas preču pieejamību mēs ieviesīsim noteikti. Un, kā Ansis teica, tad tas jau būs goda jautājums, ja kādam jaunajā gadā kādā skolā vēl tas nebūs.
Leo, vispriecīgākā dāma ir ne tikai Inete, viņa aplaudē uzreiz, ka, var teikt, pilotprojekts jau ir izdevies, vismaz jūsos klausoties, bet vēl viena ir jūsu pašu Skrīveru vidusskolas direktora Ieviņa Piļka. Ieviņa, jums budžetā ir papildinājums, apsveicu. Vai jums ir kādi apsvērumi pie jums skolā novērotais, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā novērotais, nu kā pareizi to darīt, nezinu, par sadali, izdalī, nu tiem ikdienas loģistikas jautājumiem. Jā, labdien visiem. Labdien. Prieks jūs redzēt. Protams, ka vispirms es gribētu teikt paldies domas priekšsēdētājam, kurš ir darba darītājs. Un viņš tad, kad ziņoja mums par šo pilotu projektu, viņš vienkārši teica, ir un būs šis projekts mūsu novadā. Nu, lūk, un tā mēs līdz šim brīdim tā kā gaidījām šo pilotu projektu, un viņš netuvojas Aizkraukles novadam, un tad savā skolā, kā veselības veicinoša skola, kā ekoskola, kā skolas padomas vecākiem informējām, un viņi mums jautā, nu, kad tad beidzot būs, nolēmām, ka ir jāmēģina to darīt. Un paskatoties elektroniskajā iepirkuma sistēmā, secinām, ka šī produkta cena ir pienācīgi pieejama esošajā budžetā, par ko es arī saku paldies pašvaldībai, kas atbalsta izglītību. Un nolēmām, ka vispirms šis produkts ir jāiegādājas. Iegādājāmies pirmos 200 gabaliņus pakešu, vidēji par 17 eiro kopsumā. Un tātad nākamais ir, ko darījām, tātad veidojām šīs kastītes un skolas tehniskais personāls, izveidoja kastītes, mākslas skolotāji apgleznoja, un tas viss notika pavasara brīvdienās un pārsteidzām meitenes. Un šobrīd jau veicam monitoringu par to, ka cik esam izlietojuši, un tas nav daudz, tiešām tās ir arī 200 gabali no mūsu 140 meitenēm no 11 gadu vecuma. Tātad tā summa nav liela, prognozējam, ka mācību gada laikā tie varētu būt 200 eiro no budžeta aptuveni. Lūk, un ir mums pieejama brīvi pieejamas higienas paketes meiteņu toaletēs. Atgriezeniskā saite mums ir no skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes, ka meitenes ir ļoti, ļoti apmierinātas. Viņas bija pārsteigtas, viņas mēģināja izzināt, no kuras puses tad ir nākusi iniciatīva, bet viņas tiešām ir ļoti apmierinātas, ka tās ir brīvi pieejamas. Jā, turpināsim arī šo pieeju pie skolas medmāsas, ja ir nepieciešams kaut kas vēl papildus, ja? Un monitoringu noteikti veiks skolas medmāsa. Ieviņ, jūsu pašsaprotamība, kas skan tajā, ir tik veldzējoša. Paldies un sveiciens pārsteigtajām Latvijas skolniecēm. Pārsteigtākajām sanāk, ja? Sanāk, ka pie jums mācās vispārsteigtākās meitenes. Labi, nākamo pārsteigumu, lai sarūpē puiši, piemēram, nevis direktori, vai ne? Labi, tagad savukārt pie vārda pašsaprotamība es gribu pakavēties, jo man ir gadījies, ka mana meita mācās šī skolā. Un es viņai prasu, ritiņ, tad stāsti, kā jums tur tas viss ir, 3. ģimnāzija. Viņa saka, vienkārši ir forši, viss notiek. Tieši tik vienkārši arī, tieši tik pašsaprotam. Jūs saprotiet, jo jūs vairāk turpināsiet to, ko Ieviņa tikko pateica, jo ministrs necīnīsies par budžetu, jo viņš jau dzirdēja no pašvaldības Aizkrauklē, kā Aizkraukli ieviesi. Tas nav vajadzīgs, tas ir tik pašsaprotam, jo liekas, ka viss ir tik dabisks, ka sen tam vajadzēja jau būt. Jūs esat arī skolas klašu audzinātāji, ja? Pareizi lasu, es Rūta ar jums nebiju vienkārši pirms tam iepazinies. Rūta Ramona Vanaga. Jā, tātad ir. Tātad, jā, es esmu klašu audzinātājs, bet pirms tā klašu audzinātāja ir jāsaprot, kā tad vispār skolā tas ieviesās un kā tas notika. Pirms es sāku vispār savu tālāk runāšanu. Un, protams, tātad nāca šī iniciatīva, nāca no arī Rīgas domas, ka šis ir visās Rīgas skolās jāievieš, tā skaitā mūsu skola. Mūsu skolā mācās meitenes un puiši no 7. līdz 12. klasē, tātad tas ir tiešām tas vecuma posms, ka ļoti aktuāli tas arī ir. Un tad sanāca skolas direktors, saimniecības departamenta saimnieks, teiksim tā, audzināšanas darbā vietnieces un sociālajie pedagogi. Viena liela sapulci, kā tad mēs risināsim to visu.
kā mēs ieviesīsim, kā mēs to darīsim, šo pašsaprotamo lietu, bet kā. Nu, un vienojās, ka vajag, daram to un liekam meiteņu toaletēs. Mums tās ir 4. Pirmajā stāvā vienā no toaletēm tātad ir izvietota. Pirmajā stāvā 2, 2., 3. 1 un 4. stāvā 2. Tātad mūsu saimnieks un direktors vienojās, ka tās būs skaistas kastītes, un arī apakšā ir speciāla miskaste, kur izmest šīs paketes. Lai tas gan higienas nolūkos, gan arī apkopējam būtu vieglāk to visu savākt, un katru dienu to papildina arī apkopējs. Tas ir tāds pirms es iesaisties. Nu, un tālāk mūsu vietnieces izgatavoja šādu informāciju, kas tālāk ir audzināšanas stundās arī meitenēm jāpastāsta. Un informācija patiesībā diezgan bija īsa, un tālāk jau kā es viņām to pastāstīšu. To ne tikai varēja darīt klases audzinātājs, to varēja arī darīt klases vecākie. Ir arī dzirdēti piemēri, kad meitenes pastāsta, jo, kā jau mēs zinām, skolēnam tā ir labāka pieredze nekā varbūt kāds, kas ir augstāk stāvošs. Manā gadījumā es 12. klasē stāstīju pati, un es ļoti vienkārši izdarīju. Man šī informācija bija, es palūdzu īsi pirms savas audzināšanas stundas beigām iziet ārā puišas. Es viņiem palūdzu iziet ārā, un es meitenēm arī visu pastāstīju īsi konkrēti, kā tas ir, ka tādas ir pieejamas. Tas nenozīmē, ka man katru reizi ir jāņem, bet tas ir tiešām arī kritiskos brīžos, lai tas pietiek arī tomēr visiem. Un neatkarīgi no tā, viņas arī izmanto un var arī lietot un teikt tālāk, lai izmanto, un tas ir pieejams. Nu, tālāk jau arī darbs notiek pie citiem skolotājiem. Citi skolotāji informē, jā, šobrīd tas ir pieejams tikai toaletēs, bet, protams, tas ir apsvērams arī kaut kur citur skolā varbūt izvietojams. Nu, tālāk skatīsimies, kāds ir. Tādā loģistikā varbūt ir kaut kādi sarežģījumi, kuri, es nezinu, nevar iedomāties, kurā jomā, bet tīri, ja pilotprojekts, mums ir jārunā par labām un sliktām lietām, kuras ieviešot, vienkārši jāņem vērā. Tas jau nenozīmē, ka nav jāievieš šī iniciatīva, vienkārši kaut kā jāpiefrizē, tā teikt, ieviešanas gaita visā Latvijā. Noderīgi padomi. Tikai, lai tas turpinās. Tas jau pat nav padoms, tas ir tā kā obligāti izdarāms darbs. Jo, tā kā, ja tas ir pilotprojekts, tas varbūt arī kādreiz var beigties, bet, protams, tikai turpināt darīt un darīt un darīt, jo kā jau mēs visu laiku, katru reizi, tas ir pašsaprotami. Bet pašsaprotams lietas ir arī jāizdara, lai tas, ja tam jautietim ir jāpastāsta, ir jārunā par to, un lai viņi zina un redz un ņem, un viņi tikai un vienīgi priecājas par to, ka viņam šāda iespēja ir dota, un viņi var izmantot. Cik forši, paldies jums. Bet tieši tā, es gribu, vai tev patīk tas vārds pašsaprotami, vai tu varbūt, Inete, arī mazliet baidies no šīs situācijas, ka tiešām mēs sakām, viena otra pašvaldība, paskat Leons, viņš saka, vienkārši man tas būs, vienkārši būs budžetā, un būs kāds, kas neieviesīs. Tas, laikam, būtu stulbi, ja mēs sāktu kaut kur ievieš, kaut kur ne, vienkārši 1. janvārī tā darām, viss. Jā, pirms es par to 1. janvāri, es gribu pateikt vienu un sadzirdēt to, kas šeit varbūt netika pateikts, bet, piemēram, Rīgas valsts 3. ģimnāzijas direktors, kurš ļoti uzmanīgi sēž un klausās mūs, norādīja, ka jau vairāk kā 20 gadus skolotāju toaletēs ir speciāls iespējas. Un šeit mēs arī dzirdējām no Aizkrauklas jaunatnes centra, ka darbiniecēm. Un es gribu aicināt arī pedagoģiskos kolektīvus, direktorus un padomāt arī par kolēģiem, ne tikai šobrīd, kad mēs pilotējam meitenēm, bet padomāt nākotnē arī par kolēģiem. Un visus darbdevējus es to gribētu aicināt. Ja? Bet mēs ļoti gribētu cerēt, ka mums atkal nebūs atkarīgs viss no tā, cik mums pašvaldībā ir budžets un cik daudz budžeta pašvaldība var iedot skolai. Ka mēs tomēr vismaz iesāktu nodrošinot visiem, un tad skatītos, kā tas var attīstīties, un tad pāriet uz citām iniciatīvām, jo tās mums arī noteikti vēl būs. Un es pilnīgi noteikti sadzirdēju no visiem, kas šeit bija, ka izglītības iestādes tam jābūt pieejam visām meitenēm. Ja? Un es vēlreiz gribētu atgādināt, ka tas meitenēm ir jālēmj arī un jāiesaist viņas, kādas viņas šīs preces vēlētos. Ja? Jo, piemēram, tāpēc mēs arī pilotprojektā nodrošinām, ka šeit ir gan tamponi, gan paketes. Ja? Un mēs nākotnē runāsim arī par menstruālām piltuvēm un visādām citādām lietām. Ja? Bet pirmais solis šīs te pirmās lietas, ko mēs varam nodrošināt, ka mēs tomēr
Es jau saimā sapņoju, ja, es gribēju, ka tas būtu ar 1. septembri, ja, bet tas nav iespējams, jo budžetu mēs negrozīsim droši vien. Drīzāk grozīs, bet uz citu puses. Jā, bet tiešām mēs ļoti svarīgi sekosim visām tām iniciatīvām, ļoti aicināsim palīgā mūsu sadarbības partnerus, tā skaitā plašsaziņas līdzekļus, ja, lai mēs varētu tiešām šo te iniciatīvu ieviest. Un paldies visiem par sadarbību. Un paldies arī tiešām 3. ģimnāzijai, kurā tas viss ir tik dabiski par telpām. Mēs varbūt darām tā, ka tie klātienes žurnālisti un kolēģi, kam es zinu mūsu tradīciju žurnālistikā, ka tad ir jautājumi tieši nevis preses konferences formātā, savukārt tad tie, kas savukārt ir ar brīvām rokām, lūdzu uzplaudējiet. Ja? Te cilvēki ir galu galā labu lietu Latvijas valstī izdarījuši. Sirsnīgs paldies par apņēmībām, par iniciatīvām, par pieredzēm un praksēm. Mēs tad tiešsaisti slēdzam. Ja gadienā, draugi, jums tiešsaists otrā galā kāds zvana no preses, tad lūdzu atbildiet. Ja? Leon un Sergej jums zvanīs kolēģi. Varbūt. Tad jau redzēs. Labi, paldies. Uz redzēšanos. Paldies. Un klātsošiem vēl ir iespējas atspirdzināties ar ūdeni un ar maizītēm.